Mana dzīve, radošā dzīve ir sākusies tajā brīdī, kad visi Mūzikas akadēmijā pa kaktiem un kulāriem runāja. Ir tāds Artūrs Grīnums, visi zināja, ka viņš daudz pīpē, daudz dzer šķīstošo kafiju un visu laiku spēlē šahu. Tā bija tā lieta, kas tajā brīdī tiem jauniem cilvēkiem dikti fascinēja un vispār tā laika elite, kas it kā bija ļoti noslēgta vide, viņa bija tad liela noslēpumainības aura. Tas, ka man nesanāca ar viņu iepazīties, man liekas, arī ir daļa sakritības, jo viņš nerakstīja koriem vispārībā. Un līdz ar to man šī saskarsme pirmoreiz dzīvē ar šo jaundarbu vai šī jaundarba rekonstrukciju. Un tas būs kaut kādā savā mērā kaut kāds liels piepildījums, sapņu piepildījums. Cilvēks, kur nevarēja ielikt nekādos rāmjos, kurš neiekļāvās pieņemtajās tādās dzīves normās. Cilvēks, kurš, manuprāt, kā vēl daži mums zināmi, ir mākslinieks tā kā izstumtais. Un tie ir tie cilvēki, pie kuriem es vienmēr rodu kaut kādu milzīgu magnētisku pievilcību, ka viņš ir šis pretstraumes gājējs. Es domāju, arī tas viņa kā domātāja un lietu pārveidotāja gars ir tāds, kas ļoti iesakņojas viņa muzikā. Milzīga jauda un pietāta pret to cilvēku.